Sveiki, mīļie draugi! 21. gadsimtā mēs visu optimizējam. Un vai jūs domājat, ka Tupperware dara savādāk? Īsti nē. Mums laiku ietaupīja agrāk šādi te divi mizotāji, bet viņi aizņem daudz vietas. Tā kā mēs varam ietaupīt vietu. Un augusta īpašajos piedāvājumos mums ir šāda te maza maģiska kastīte, kurā saliekās divi vienā. Ja? Tātad mums nav vairs divi mizotāji, mums ir divi uzgaļi ar vienu kātu. Mums ir ienācies jaunums, vai arī tāda labi gaidīta, ilgi gaidīta atgriešanās, kā Click sērijas mizotāji. Jo ļoti daudziem bija tā, ka es nezinu, kādu man vajag vertikālu, horizontālu, un pirkt divus mizotājus atsevišķi, jā, varam, bet vai to vajag darīt, ja ir jau jauni risinājumi? Es domāju, ka nē, ejam, tā teikt, ar kāju līdz laikam un nopērkam vienu komplektu ar diviem uzgaļiem. Tātad mums būs gan šāds te vertikālais mizotājs, gan mūsu iemīļotais universālais mizotājs ar vienu kātu, un jūs varat mainīt šo kātu, izmantojot pēc savām vajadzībām. Pavisam vienkārši savietojas šādi ar mūsu uzgali, klik un ir gatavs. Kad nevajag, uzliekam otru. Tātad šie te mizotāji, pavisam vienkārši. Jā, mēs vai mizojam, ko vien mums vajag. Parasti mums ir tā, ka šo vertikālo mizotāju cilvēki izmantoja apaļu produktu mizošanai. Mums pat vienā brīdī taisīja čempionāts, kuram visgarākā miza. Ja? Tā kā, ja man tūlīt kaut kas notrūkst, netiesājiet īpaši, redziet. Ļoti patīk šādas mizas arī bērniem spēlēties, gan krelas taisīt un tam līdzīgi. Būtībā 1, 2 ābols jums ir nomizots un viena gara miza, ko varat izžāvēt un arī vēlāk uztaisīt tēju. Tad mums ir otrs uzgalis, jeb kā mēs viņu saucam, universālais sieviešu uzgalis, vīrieši, piedodiet. Lūk, universālais uzgalis, kuram viena maliņa ir tāda gluda, otra maliņa ir ar zobiņiem. Kam tas ir domāts? Tātad, gludā tas ir skaidrs, varat mizot, kādam varbūt šādi patīk ar šo mizot. Tas ir atkarībā no jūsu ieradumiem un piereduma. Vēl varat taisīt arī garās šķēles, tagad ir ļoti moderni likt ūdenī iekšā gurķu šķēles. Kabačus varat taisīt, griezt garās šķēles, taisīt rozītus un likt iekšā cepeškrāsnī ar kaut ko gatavot tādus ēdienus. Vai arī, ja jūs, piemēram, blanšējat tomātus vai kivī mizojat, vai vienkārši mizojat arī pašus tomātus, vai jebkādas kaprīzākas miziņas kā bumbieri, piemēram, tad iesakam izmantot šo te rievoto daļiņu, tad ir nomizot vieglāk. Protams, abiem mizotājiem ir saglabāta mūsu iecienītā actiņa, kas ir domāta ne tikai kartupeļu melnumu izņemšanai, bet arī, piemēram, zemenēm. Jūs varat izņemt šīs te kauslapiņas zaļās ārā ar šo te, un jums nav jāmēģina vai jābojā manikīrs, mēģinot šos te zaļumus izņemt ārā. Lūk, jā, un daži arī izmanto, piemēram, šo te zaļumu lapiņu atdalīšanai. Citi šeit arī velk caur pētersīļus, bet mums ir citi izstrādājumi šādam te pielietojumam. Lūk, tā kā es jums iesaku paspēt gudri iegādāties šādu te mizotāju komplektiņu, jo principā jūs tiešām pērkat divi vienā. Nevajag jums divus vairs atsevišķus, divi vienā. Ļoti skaistā, elegantā kastītē iepakoti. Principā vienu bantīti virsū un ieprieciniet kādu ar fantastiskiem Tupperware izstrādājumiem, kurus cilvēks baudīs ilgi un jūs atcerēsies tikai un vienīgi labiem vārdiem.